Ir. Anna, prieks ar jums šodien runāt. Sveiki! Jā, šodien būs sarunas par iedvesmu ar Annu Krumholci, kas ir mana partnere, mana draudzene. Nu, tā mums dzīvē saskrēja kopā. tas ir kaut kas, jā. Bet Anna ir izcils cilvēks, tiešām tas, kas iet pie mērķa, neskatoties ne uz ko. Un es pati daudz mācījos un daudz labu sev sapratu no tā, kā var rīkoties situācijas, kad negribas, kad ir kaut kādi, vispār liekas, ka viss brūk, ja? Tā kā Anna noteikti, es ceru, ka jums sanāks mums pastāstīt, tad kur jūs iedvesmojaties, ja? Kā jums sanāca tikt līdz tam, kur jūs esat savā dzīvē, un kas ir tas, ar ko palīdzību jūs, kas tiešām ir tas, ko jūs ķerat to savu? Sapratu, jā. Es vairāk kā 20 gadus sekoju noteiktai dzīves filozofijai. Nezinu, ja gribās kādam, tad pēc tam var noskaidrot, bet man patīk viena tāda lieta, ko es tur arī tā noskaidroju, ka faktiski cilvēka dzīvības enerģijas motoriņš atrodas nākotnē. Nākotnē ir mūsu dzīvības enerģijas motoriņš, un tas, ko es iemācījos, un tas, ko man iedeva šī dzīves filozofija, ir es iemācījos virzīt savu enerģiju un gūt arī kaut kādu iedvesmu no tiem sapņiem, kurus es veidoju savā iztēlē. Tā laikam būtu skaisti pateikt, bet patiesībā jā, laikam es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram ir ļoti attīstīta fantāzija, pasaule un iztēle. Tas ir gājis jau no bērnības, tas ir iemesls, kāpēc man ir radušies dzejoļi manā dzīvē, tas ir iemesls, kāpēc es ilgāk nodarbojos arī ar mūziku, radošām lietām, daudz lasīju grāmatas, un jā, ja tā iedomājās, tad tā mūsu spēja izmantot savu iztēli nākotnes veidošanā dod milzīgu enerģiju. Es jums pat teikšu, tāds terapijas veids tajā filozofijā, kurai es sekoju, kurā mēs strādājam ar to, ka cilvēks iztēlojās kaut ko, kas vēl nav noticis, bet mēģina to izjust ar visām sajūtu uztverēm. Sadzirdēt skaņu, kāds varētu būt tajā brīdī, sajust garšu, sataustīt kaut ko tajā sapnī, ko viņš ir sevī iztēlojies. Un īstenībā mēs varam izdzīvot kaut kādu pozitīvu sajūtu no kaut kā, ko pat neesam vēl pieredzējuši. Un tas laikam būs tāds, kluss noslēpums, ko es sevī nesāju, bet kas bieži vien ir ļāvis man ticēt un iet uz priekšu tajos brīžos, kad, kā tu jau teici, liekas, ka viss brūk un nav spēka un diez vai kaut kas izdosies. Tad es tā kā atkal atgriežos pie tā sava sapņa. Es zinu, ka ir citas tehnikas, kas saka, ka vajag vizualizēt, pie sienas piestiprināt un skatīties. Bet, jā, es domāju, ka varbūt tas ir arī svarīgi tajos brīžos, kad nav tam cilvēkam tā izcēle tik ļoti labi attīstīta. Man laikam pie sienas, tā reti, ka kaut kas ir karājies, bet manā iztēlē, manā prātā, tur tās vīzijas ir. Wow, forši. Sakiet, lūdzu, kur jūs varbūt tās, vai ir pareizi vārds iedvesmojaties, lai to vīziju rādītu, jā, jo, sanāk tā, kad, ja mums nav piedzīvots, tad grūti pat kādreiz sapņot, ja? Jo, pasaulē ir ļoti tagad plaša ar visu kaut ko, kā lai atrastu savu, par ko meklēt. Cilvēks it kā grib sapņot kaut ko labāku dzīvi, bet viņiem ir tāda realitāte, kas ir radusies viņiem, ja? Kur tad varbūt tās var sameklēt to savu virzienu vai
vai savu potenciālu sapnīti, vai, kur tad, kā jums? Man zin, kā liekas, man liekas, ka mājās to neatradīs. Vai labs. Man liekas, ka tas ir aptuveni tā kā tajā anekdotē, kur tur ebrejs, vai es nezinu, kas tur bija par tautību, negribu tagad vairs par šito pieminēt, bet kāds tur katru vakaru lūdzās to Dievu, lai varētu vinnēt loterijā, lūdzās, un cik jau mēneši jau lūdzās, un beigās viņam galvā tā kā Dieva balss ieskanējās, ko taču beidzot un nopērk to loterijas biļeti. Tāpēc, tā kā tajā anekdotē ir jāiet dzīvē. Es domāju, ka dzīve tas varētu būt kaut kāds, novērošanas punkts, iespēja novērot kaut ko, kas tev tuvs dvēselē. Vienkārši jāiet dzīvē uz tām vietām, kas ir tuvas tavai dvēselē. Ja, teiksim, tev patīk. Laikam sākās ar atbildi, kas man patīk. Kas jums patīk? Kur jūs ejat? Es tādu jau tagad esmu nobriedusi, realizējusies personība, bet es mēģināšu tagad atgriezties kaut kādā tajā dzīves periodā, kad es vēl tā īsti taustījos, ja? Pašā sākumā, tā kā es beidzu muzikas skolu, man bija liela tā muzikālā daļa, kuras tā kā sevi mēģināju pieteikt. Tad es gāju uz koncertiem, tā bija tā realizācija. Tad es gāju, tad bija kaut kādi tur tusiņi, kaut kādi, tur runā ar mūziķiem, radošiem cilvēkiem, tu skaties, kā viņi dzīvo, tu kaut ko kopā radīji, piedalies kaut kādās aktivitātēs. Tas tev arī ļauj kaut kā izprast, ko tieši, kā tieši, vai tev patīk, vai tev nepatīk, ja. Tad bija tās brīnišķīgas posmas, kad padomāju, es beidzu tādu skolu, kas saucās turisma skola. Un man bija tieši turisma novirziens, jaunas turisma nakpūtas organizators. Tur bija atkal nedaudz vairāk kaut kāda tad radoša darbība, scenāriji, organizatoriskās lietas, teiksim, paši tur pārgājienu organizēšana, nometņu organizēšana bērniem. Atkal kaut kādas lietas, kur tu atkal esi cilvēkos, un tu iegūsti kaut kādu jaunu pieredzi. Man liekas, ka visa tā lielā joma, kas sabiedrībā eksistē, ar kaut kādiem dombiedru klubiem, kaut kādām sabiedriskām organizācijām, biedrībām, tā ir arī kaut kāda vieta, kas īstenībā ļauj cilvēkam kaut ko pamēģināt un paskatīties, kas viņam patīk, kas nē. Es nezinu, kā jau pasaka, man baigi pārsteidz, ka īstenībā tāda dzīves daļa, kas faktiski patiesībā eksistē, maz tiek izmantota kā resurss. Jo man šķiet, ka visi tie klubiņi un visādi tie semināri, visi tie pasākumi, tāpēc ir domāti, ka cilvēks var vienkārši kaut kur aiziet, paklausīties citu pieredzi, paskatīties, kā viņš pats tur jūtās un kaut ko sadzirdēt un atrast, kas būtu tūs viņa sirdī. Tad, kad jau es pati kaut kādā veidā noteicu to savu ceļu, to interesi, es priekš sevis atklāju, ka viena no tādām lietām, kas arī ļauj kaut kā saprast un stabilizēt savas domas, ir ceļš. Es ievēroju, ka tad, kad man ir bijuša iespēja kaut kur ilgu laiku iet, vienai turklāt, tad es pēkšņi kaut kā man sākās tas iztēles process, tādā ceļā, kaut kā, tas laiks kaut kā jāizpilda, labi, tu skaties uz dabu vēl, kaut kur pastaigājies, bet tas ir ilgs ceļš, man tas ir vajadzīgi 10 kilometri, nav 10 kilometri, nav nekāda pastaiga bijusi. Un tu tajā pašā laikā tevī atverās kaut kāds radošais process, tu sāki kaut ko domāt, kaut ko iztēlot, kaut ko sapņot, cities pat kaut kādu dziesmu uzdzied, kaut kāds dzejolis izlien no kaut kāda pakša ārā, kaut kas notiek tajā brīdī, man ceļā. Un es arī esmu ievērojis, ka tad, kad esmu tikusies ar draugiem, mēs kaut kādas kopīgas pārgājienus esam veidojuši, kaut kur gājuši. Arī ļoti tādas labas sarunas vienmēr ir veidojušās. Kaut kā tas atraisa cilvēku. Man liekas, tāpēc arī tie pārgājieni var būt kaut kādas tādas lietas ir populāras. Tā ir tā viena lieta, ko es tā esmu piefiksējusi.
Vēl, protams, tas ir, es jau runāju par kaut tām fiziskām vienkāršām lietām. Es nerunāju tagad, kad lasīju grāmatu, vai es tur nodarbojos ar terapiju, vai es tur kaut ko mācījos, izglītojos. Runāju par vienkāršām sadzīviskām lietām. Vēl, manā gadījumā, es zinu arī daudz cilvēks, protams, tas ir arī kaut kāds spā vai pirts vai ūdens procedūra, arī kaut kādu iespēju pabūt ar vienatnē. Kaut kas notiek ar tavu ķermeni, tu kaut ko izbaudi, atslēdzies no vides, un tu vari padomāt. Mēs, tā padomāšana, tas ir arī tas, ko es teicu iepriekš, iztēle. Sāk darboties tava iztēle, tev ir tas aptelpas brīdis no ārējiem kairinātājiem, tu vari tā kā sāk kaut ko sapņot, un tad kaut kas rodās. Bet es tikko pieķēru sev par domu, ka normālais cilvēks diez vai tajā brīdī sāk kaut ko sapņot. Viņš parasti sāk malt galvā kaut kādu negatīvo pieredzi. Bet ja jums izdodas atmest maļā to negatīvo pieredzi un sāk sapņot tajos brīžos, tad jūs kaut ko varat izsapņot. Kā? Vai jums ir kaut kāds parastais padoms parastiem cilvēkiem? Tomēr, Es domāju, ka, iešana būs daudz efektīvāka. Es pat lasīju kaut kādu lekciju, kur bija teikts, ka, pat cilvēks, kas ir bijuši, tādā kārtīgā garīgajā sabrukumā, pilnīgi neadekvāti viņiem, kad viņi noiet aiz rokas, paņem un iet kāds 15 vai, kā es teicu, 10 kilometrus, ka viņi var atgriezties pēc tam pilnīgi normālā stāvoklī. Tā kā iešana varētu būt, kad arī atļaus atslēgt tavu galvu no ikdienas, un tad sāks kaut kāds radošais process. Laikam, kā sākt radošo procesu? Jā, labi. Jāuzdod sev jautājumu, ko es gribu. Jāuzdod sev jautājumu, kad es jūtos labi. Kur ir paslēpta mana labsajūta. Jo es tagad atsāku lasīt lekcijas skolās par atkarībām, bet es sāku ar labsajūtu. Man liekas, ka mēs maz veltam laiku tam, lai izzinātu savus labsajūtas avotus. Un šeit es domāju kaut kāds pozitīvāks labsajūtas avotus. Tos, kas dod mums fizisku un emocionālu gandarījumu. Tas kaut kā ļautu varbūt ieraudzīt kaut kādu optimālu savu dzīves līdzsvaru. Un padomājiet varbūt tajos brīžos par to, kad jūs jutāties labi. Kādas bija tās sastāvdaļas dzīvē, kad jūs jutāties labi? Kāda bija cilvēka apkārt? Ko jūs tajā brīdī darījāt? Kas tajā brīdī deva gandarījumu? Par ko jūs priecājāties tajā brīdī? Bija kaut kādas sastāvdaļas. Man tā liekas, ka katram cilvēkam ir kaut kādas sastāvdaļas, kas ir nepieciešams viņa dzīvē, lai viņš justos labi. Jā. Ja viņš viņas atrod un viņas parādās, vienkārši man šķiet tā domāšana pati par sevi mūsu dzīvē ir vairāk virzīta uz to, kas nav bijis kārtībā. Bet mums patiesībā būtu vairāk jādomā par to, kas mums ir bijis kārtībā. Jo tur mēs varam atrast tās mazās lietiņas, kas ir nepieciešams tieši mums. Un ja mēs viņas atradīsim, ja mēs kaut kā viņas apkoposim, tad mēs varēsim redzēt, kas mums savā dzīvē būtu jāmaina, lai mēs to laiku, kad mēs jūtamies labi, paildzinātu. Lai tas nebūtu kaut kāds maziņš mirklis. Lai tā būtu jau diena, nedēļa, mēnesis, gadi. Es domāju, ka ja tas varētu notikt cilvēku dzīvēs, tad mēs noteikti dzīvot labākā pasaulē. Jo tad, kad cilvēkam ir labsajūta, viņš ar to var dalīties. Tu nevari dalīties ne ar vienu, ja tu jūties slikti. Tev nav ar ko dalīties. Ja? Tev vajag kaut kā ģenerēt to pozitīvo iekšā, lai tu kaut ko varētu iedot citiem. Pilnīgi piekrītu, jā. Tā laikam ir mūsdienu problēma, ka cilvēki iet, bļauj viens uz otru, vai tur tiešām to enerģiju sūc ārā, jā. Bet, lai tā pozitīvi dalītos, vienkārši jāatrod šis te resursi. Sakiet, lūdzu, varbūt apkopot. Vai jums ir kaut kāda pieredze, kā labāk apkopot, jo cilvēkiem varbūt tās nav īsti kaut kāds instruments, jā, kā novērot, varbūt tās bišķi sanāc, jā.
Bet tā, lai apkopotu, kas tiešām, iederētu, kas var pēc tam kaut ko rādīt no tā visa, kā varētu būt tas apkopošanas veids, varbūt tās, jā, man varbūt tas ir grūtāk, jo man jau ir tehnoloģija, kā tas notiek. Protams, es teiktu, vajadzētu terapiju, jā, tur kopā ar otru cilvēku un tad kaut kā fiksēt un tā, bet, labi, pieņemsim, kad mēs nodarbojamies ar pašanalīzi. Man pat ir arī grāmatiņa tāda pašanalīze, bet, labi, jebkurā gadījumā, pieņemsim, ka mēs ar to nodarbojamies, jā. Ko tagad darīt? Ja man būtu tagad jāizstrādā tāda metodika, es viņu neesmu izstrādājis vienkārši, tad, protams, ka tas būtu kaut kāds jautājumu saraksts. Būtu jāveido jautājumi, kas būtu vērsti uz tiem labsajūtas avotiem, par ko es runāju. Kad es jūtos labi, ar kādiem cilvēkiem es jūtos labi, ko darot es jūtos labi, kuros brīžos es jūtos labi, kas bija tie apstākļi, kuros bija sajūtos labi. Te ir tagad vesels tas saraksts jāveido, jo man šķiet, ka tā pakāpe, kādā cilvēks var justies apjucis saistībā pašam ar sevi, ko es gribu, ko es negribu, kā es gribu un tā līdzīgi, protams, var būt dažādi. Un jo vairāk tie jautājumi būtu, laikam tas būtu arī labāk, jo tad katrs varētu kaut ko no tiem, galā no tiem jautājumiem, kaut ko izspiest. Bet es arī to esmu redzējusi, teiksim, ar cilvēkiem runājot, kad tu uzdod pirmo jautājumu, kad tu jūties labi? Nekad. Pēc tam tu uzdod jautājumu, bet ir bijis brīži, kad tu jūties priecīgs? Jā. Kāda atšķirība starp to, kad tu jūties priecīgs, kad bija labi? To laikam nevajag uzdot, bet es vienkārši saku, ka tā stāvoklis cilvēkam dažkārt var būt tāds, ka viņam, kad viņš iet cauri jautājumiem, tādiem hipotētiskiem, ko es teicu, viņš varbūt, ka nekad, nekas, un varbūt uz 30. jautājumu viņam kaut kas izpruks beigas. Tā kā viņš atbrīvosies no tā negatīvā, un kaut kas izpruks pozitīvs, jā? Tā kā, laikam, tiem jautājumiem jābūt gariem. Ja ir pašanalīze, laikam, es esmu redzējis, ka laikam nav nekas tāds foršāks par to, ka tu pieraksti. Kaut kā pieraksti. Raksti. Tad ir kaut kāda komunikācija pašam ar sevi, jo galvā laikam tādu dialogu, tas ne visiem būs pa spēkam, varbūt arī nav labi. Es esmu redzējis, ka ļoti labi palīdz aprakstīt savus ideālus. Es ideālais. Kāds ir ideāls mans ķermenis? Kāds ideāls mans prāta stāvoklis, kāds ideāls mans, manas personiskās lietas, kas ir ideālā aina, tā saucamā, kas man ir vajadzīgs, ko es gribētu, lai man pieder, lai es justos labi, ja? Tad ir ideālā ģimene, kādām attiecībām tajā ģimenē būtu jābūt, kādiem jābūt maniem bērniem, kā es gribu justies savā ģimenē, ja? Tad varētu būt ideāls manā darbā, ideāls manos draugos, kādas attiecības ar draugiem, kā tam varētu notikt. Varbūt ideāls, jā, ideāls varētu arī kaut kādā veidā ļaut izpaustīt kaut tādām vēlmēm, kuras pats cilvēks neapzinās. Ok, ļoti forši. Sakiet, lūdzu, ejot pa dzīvi, kaut kādas, tādas nopietnas grūtības pārvarējot, kaut kādas nopietnākas apzinības, ko jūs dzīvē esat sev atradusi, būtu 3 lielākas kādas. Piemēram, man ar situāciju tiešām man bija jāpiepulējas ļoti nopietni, kaut kas noticis, ja? Un cilvēki iziet ārā no situācijas dažādi, ja? Kāds sabrucis, kāds ir izdzīvojis un palicis labāks, ja? Skatoties uz jums, zinu, ka jūs noteikti ir daudz, ko esat cauri bijusi, ja? Un tikai labākā esat palikusi. Varbūt tas 3 tas lielākas, un kā jums izdevies ir, tomēr iziet ārā un palikt labākai, ja? Kas ir tas?
tā doma ir tāda, ka 3 kaut kādas smagākās situācijas manā dzīvē, un kā es to pārvarējusi? Varbūt tas minēt jau jebkuras situācijas var, jā, it kā laikam nāk prātā tas smagākas, bet, varbūt tās ir vērts iedomāties par to, kas situācijas, kas tiešām izmācīja visvairāk, jā, dzīves mācības tā? Kādas, jā, kurienes jūs iznāsat, ka cits cilvēks jau, Iznāca kā cits cilvēks. Kādas, jā, what is the lessons? Kādas ir tas mācības, jā, kuras tiešām, var pateikt, šitam ejot cauri, es paliku, es tā kā sapratu dzīves jēgu. Interesanti, jā, jautājums, kā es sapratu dzīves jēgu caur smagām dzīves situācijām? Varbūt tas jūs sevi ieraudzījat kaut kādā veidā, savādāk, jā, kad jūs sapratāt, varbūt tas materiālam lietām palika mazāk svarīgas, kaut kādas, ja jūs, es jau nezinu, man, piemēram, bijis tā, kad es strādāju, es kuģis strādāju, kad es gados, ja, man bija, piemēram, šoks, tā kā noskaidrojot, ka cilvēki tiešām, ir tā, viņi iznīcina viens otru, ja, un tā kā neiznīcinoties un nepadodoties, ja, tajā situācijā man, tiešām es tā kā uzvarēju lielu uzvaru sev, ja, un man tas bija limits, ja, kad, es varu strādāt tik un varu to un to, es sapratu, ka vispār nav, un tas ir tikai man prātā, es varu strādāt 7 dienas, ja vajag, ja, un es nenogurstu, un nav nekas tāds, ja, tas ir vispār tāds, tā kā ilūzija, bullshits, ja, ka mums tā kā kādreiz, kad iet, mācīt, jums ir kāds, tas kaut kas tādas lietas, ko es tiešām, jā, šis ir tāds, ārpus sistēmas tā kā iznākums izdzīvot kaut kādu situāciju, kas kaut ko paldies. Es visādi tagad šķietinu visādi situācijas savā dzīvē un domāju, kā es tad domāju, kā es tad redzēju, ko es tur kādas lietas es apguvu vai es iemācījos, jo man laikam ir kaut kā bijis smagas situācijas. Man kaut kā ir bijis, es saku, vairāk kā 20 gadus vienā filozofiskā sistēmā, es vienmēr gāju savu risinājumu, ko deva viņa. Es tam kaut kā ticēju, un tas man vienmēr arī palīdzēja. Bet es pamēģināšu patīties kaut kādas situācijas, varbūt kaut kā agrāk, pirms man bija tāds kā, iziet ārā tā kā no tā šablona, pie ko es pieradusi, un iziet tā kā vēl agrākā periodā, ja, kā es sajūtos stiprāk vai izgāju cauri situācijām. Varbūt tas arī, varbūt tas ir tā filozofija palīdzēja kaut ko saprast, jā, varbūt tas tur ir kaut kādas atbildes, jūs, laikam no sevi iekšā dabujat tādas, kuras, jūs pat nevarējāt iedomāties, ka tā tas ir, Zini kā, es pateikšu tādu lietu, man izmetās ārā pavisam tāds moments no 13 gadiem. Man bija diezgan tajā periodā smagas attiecības skolā, kuras mācījos. Es varētu teikt, ka bija klasē tāds neglītais pīlēns. Tāds, ka, kur visi apcēla, izsakot, es tur sēdēju tajā skolā ar sakostiem zobiem un gaidīju, kad viņa beigsies, bet es kaut kā tagad atcerējos, tas varbūt tāda bija izmaiņa. Tas ir manā gadījumā. Tolaik mana māte aizsūtīja man tad bija nometnes bērnu, aizsūtīja man uz nometni, uz Cēsīm. Un es tur ierados vidē, kur neviens neko nezināja, teiksim, kā man tur gāja skolā vai vēl kaut kā. Un es ierados tur, un es tāda biju kaut kā, varbūt es apņēmos vai kā, bet es kaut kā tā, svešā vietā apņēmos, tā kā censties darīt visu, ko manas laikā, tur tajā nometnē prasīja darīt. Mēs tur kaut ko darījām, kaut ko tur ravējām, vēl kaut ko ņēmāmies. Un bija tā, kad es tajā nometnē tā kā dabūju baigo to pozitīvu, kaut kā mani labi novērtēja par maniem centieniem. Un tad es kaut kā kļuvu tajā nometnē kaut kādā top meitene. Man tur visi tur puiši gāja apkārt. Es tur pilnīgi kaut kādā jaunā vidē atrodoties, pilnīgi vispār bija kaut kādā šokā, jo man bija tāds pilnīgs ārprātīgs,
šablons. Salīdzinājums. Tur es vispār biju nekas, tur kaut kāda neglīte, ne briesmone un vēl kaut kā, un te es esmu citā vidē, un es baigā top meitene. 13 gados es baigi svarīgi, zinu, kā kaut kā tā. Un tas bija tāds pretstats, kad es pēkšņi tajā brīdī sapratu, kad izrādās es kaut ko, kad ar mani viss ir kārtībā. Kā ar mani visi, es kaut kā tajā nometnē sametu, ar mani viss ir kārtībā. Un tad, kad es no tās nometnes atgriezos atpakaļ savā klasē, mainījās absolūti arī attieksme pret mani klasē. Wow. Jo es vienkārši, acīm redzot, kaut kā vairs tā nereaģēju uz kaut kādām lietām, kas tur notikās. Es dabūju to pašvērtības sajūtu. Es domāju, ka pašvērtības sajūta. Varbūt, ka tā ir arī atbilde. Varbūt, ka tas piemērs, mēs kaut kā kopā sarunā nonācām pie tās atbildes, kas ir strādājoši manā gadījumā. Ja tas kādam palīdz, super, dariet tā. Es vienmēr, kad neesmu saņēmusi to, ja man ir, teiksim, vide kaut kāda, un es esmu jutusies tajā slikti, kā es stāstīju, es vienmēr pēc tiem 13 gadiem esmu mēģinājis mainīt vidi. Sapratu. Un paskatīties, kas būs citā vietā. Vēl vairāk. Es faktiski arī šobrīd, tagad jau, es tā varētu teikt, apzinātā posmā dzīvojot, es uzturu vairākas vides, lai es varētu pati salīdzināt, kas faktiski, lai ir kaut kāda objektivitāte. Jo mēs dzīvojam tādā interesantā pasaulē. Mums ir subjektīvā pasaule, tas, kas mums ir iekšā. Mums ir objektīvā pasaule, kas ir ārpusē. Un mums ir citu cilvēku subjektīvās pasaules. Tad 3 visumi. Mans visums, citu cilvēku visums un mūsu kopējais visums, kurā mēs atrodamies. Un, ja mums ir vairāk, es esmu cilvēks, varbūt tāpēc man tas tāds risinājums, nezinu, kā tas ir ar introvertiem, tādiem, kuri. Bet es arī teicu, mājās jūs sevi neatklāsiet, jebkurā gadījumā. Tas ir tā kā mākoņa atlases filmā, man viņa patīk, tur ir viens foršs citāds, kad mēs uzzinām sevi caur citiem. Jā. Mēs varam uzzināt sevi caur citiem. Un tā kā spogulī, un tā kā ir tie cilvēki, kas spoguļo mūsu negatīvās īpašības, tā ir cilvēki, kas spoguļo mūsu pozitīvās īpašības. Un es visu laiku uzturu vairākas tādas dažādas cilvēku grupas, kas man ļauj sevi objektīvi novērtēt. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē sevi objektīvi novērtēt? Piemēram, jūs kaut kādā vidē atrodaties, jums ir kaut kāds cilvēks, kas jums saka, ka jūs kaut kāds esat. Es nezinu. Piemēram, saka, jūs esat greizsirdīgs. Paņemsim tādu momentu, ja? Jūs varbūt tā nemaz nejūtaties, ja? Tagad, kas notiek, tad, kad mums met virsū tās visas lietas, kāds tu esi vai kāds tu neesi, ja? Tad mums nav tādas īstas pārliecības par sevi. Mēs sākam, protams, šaubīties, varbūt tiešām kaut kāds process sāk smadzenēs notikt, un kaut kāda pašanalīze varbūt pat ne uz to pusi, kur vajadzētu, ja? Tagad, ko tagad darīt tādā situācijā? Kā var saprast, vai tiešām es esmu greizsirdīgs, vai tas ir tikai tā cilvēka subjektīvais viedoklis, ja? Mēs ejam citā vidē. Mēs ejam citā vidē un skatāmies, kā tā cita vide uz mūsu reaģē. Vai mēs tur arī būsim greizsirdīgi? Vai nē? Un ja mēs redzam, ka, piemēram, lai kur mēs ietu, mums cilvēki atkārto visu laiku vienu un to pašu, ka mēs esam kaut kāds, tad iespējams tas liek aizdomāties, ka tā ir tā lieta, ko man būtu tā kā sakārtot. Ja? Vai arī otrādāk, varbūt tā ir tā lieta, kas ir acīm redzama un pozitīva, ko būtu vērts tā kā izpaust vairāk. Bet ja jūs redzat, ka, piemēram, tikai šajā vidē jūs esat slikts, bet visās pārējās viss ir okei, tad saprotat, ka tā vide, kur jūs vienīgais esat slikts, tur kaut kāds, ja, ka tur ir kaut kāds subjektīvais viedoklis. Es nezinu, vai tā ir tā cilvēka problēma, ja? Tā nav jūsu problēma, jums tā cilvēka dēļ nav jāmainās. Ir baigi interesants moments, ko es bieži vien arī saku, kad jums ir cilvēki, kas ir teikuši par jums, kāds jūs esat, kas ar jums nav kārtībā, kritizējuši jūs un tam līdzīgi, padomājiet par to, kas tie cilvēki ir.
mēs bieži vien neaizdomājamies par to, kas tie cilvēki ir. Jo, kad mēs apskatīsim to cilvēku no tā viedokļa, ko viņš pats dzīvē ir sasniedzis, ja? Kā viņš tajā jomā, par kuru viņš jūs kritizē, pats ir realizējies, cik daudz viņš ir pats sasniedzis tajā jomā. Ja jūs kritizē biznesā cilvēks, kurš pats nevienu biznesu nekad nav izveidojis, vai ir vērts vispār ieklausīties šī cilvēka viedoklī? Vai viņš vispār var būt jums autoritāte tajā jomā? Ja viņš ir, ja tā ir daudzbērnu mamma, kas ir uzaudzinājusi daudz brīnišķīgus bērnus, un viņa jums izsaka kaut kādu savu viedokli par to, ko jūs nepareizi darat ar savu bērnu, jā, iespējams ir vērts viņā ieklausīties, jo viņa tiešām tajā jomā kaut ko ir sasniegusi, un jūs redzat labu piemēru. Bet ja tā ir vecmeita, kura vispār nekad nav ne ar vienu bērnu, vispār kaut kādā veidā sadarbojoties, un viņus nos galu lekciju par to, kādu jūs esat slikta māte, padomājiet, varbūt, ka tas ir tikai viņas subjektīvais viedoklis tajā brīdī. Skaidrs. Paldies jums liels par to atklātu sarunu. Man ir pēdējais jautājums. Es nezinu, es 3 variantus pateicu. Izpateicu diezgan skaidri, jā, par to svarīgu, jā, es absolūti sapratu un ir ok, jā, tad tie 3 ir kādreiz, ja ir gribās tur vajag, jā, bet jautājums būtu šāds. Apkopojot jūsu visu dzīves stāstu, ja? Tagad jums būtu visai cilvēcei jānodod viens padoms tāds, kurā jūs esat pilnīgi droši. Kad jūs zināt, ka tas ir tiešām tas, kas strādā, tas ir tas, kas palīdzēs katram, tas ir tas, kas tiešām, par kuru jūs varat atbildēt, jā, es esmu to nodzīvojusi no A līdz Z, un tas ir tas, kas, ja katrs darītu katru dienu, vai vienkārši, tas ir tas instruments, ar ko cilvēks tiešām var savu dzīvi uzlabotu, kas tas būtu? Nav tādas vienas panacējas, bet es vienkārši padomāju, jo man bija kaut kādā vienā intervijā arī bija kaut kas tāds, man tā ideja patika. Es laikam pie viņas arī pieturēšos, man viņa arī pati ir palīdzējusi, un tiešām tā arī ir. Tad, kad ir tā sajūta, ka ir beigas, ka sliktāk vairs nevar būt, jāievelk elpa un jāsagaida nākamā diena. Ļoti bieži nākamā diena atnesīs pavisam kaut ko citu. Ļoti bieži tas, kas šodien liekas, kā vairāk nevar būt, nākamā dienā izrādīsies nekas traks. Es domāju, ka tas spiediens dažkārt, ko mēs izjūtam, kas liek mums krist izmisumā un domāt, ka dzīvē gals, faktiski vienmēr samazinās, ja mēs spējam ieturēt to pauzi, iepauzēt ar savu rīcību, ar savu atbildes reakciju. Es domāju, ka iepauzēt ar savu atbildes reakciju, pat ja ļoti, ļoti gribās, tas varētu būt labs padoms. Jo es esmu redzējis, un arī pati piedzīvojis, ka tās spontānās atbildes reakcijas ļoti bieži, viņas nav adekvātas faktiski situācijai. Tā situācija bieži vien mums liekas briesmīgāk, nekā viņa patiesībā ir. Okay. Un jā, es zinu, ka tas ir tāds, es zinu to sajūtu, ka šausmīgi gribās. Jā. Es zinu to sajūtu. Bet es pieturos pie tā lieta. Ja tu esi sūdīgā stāvoklī, labu lēmumu, tu tajā stāvoklī pieņemt nevarēsi. Dabūn kaut cik līdzsvarotu stāvokli, dabūn kaut vai nākamo dienu, izcīni to savu nākamo dienu. Dabūn kaut ko, minimāli pozitīvi. Es nezinu, tajā brīdī varbūt pat nav svarīgi. Ja tev vajadzīga tā konfekta, kāpēc to konfektu? Man vienalga. Dabūn sev kaut ko pozitīvu tajā brīdī. Tikai, lai tu varētu bišķīt pacelties ārā no tā stāvokļa, jo tad tu pieņemsi labāku lēmumu tai situācijai. Labāks lēmums situācijai, tas nozīmē, tas būs lēmums, kas dos risinājumu. Jo mēs bieži pieņemam lēmumus, kad mēs spontānā sajūtā esam, kas pasliktina visu. Kas nevis atrisina, bet rada vēl lielāku problēmu. Bet ja mēs varam ieturēt to pauzi, dabūt to variantu, ka mēs paceļamies
Un ja kādam ir iespēja, ja jūs varat vienkārši kaut kādā tā kritiskā situācijā vispār iesēsties lidmašīnā un kaut kur aizbraukt, es nezinu, siltajām zemēm, kā tas varētu būt Latvijā nostrādāt, tas būtu vispareizākais. Ja tiešām ir tāds resurss, protams. Ja ir tāds resurss. Ja nav tāds resurss, izdariet kaut ko. Atrodat draugu, atrodat kādu, ar ko jūs varat parunāt. Vienalga, ko, kas jūs var emocionāli pacelt uz augšu. Un te es nedomāju narkotikas alkoholu, protams, īstenībā. Jo tas ir apziņas samazinošs mehānisms. Bet, ja jūs varat atrast kaut ko, kas tajā kritiskajā situācijā ļaus jums pārdzīvot to vienu dienu, tad nākamā dienā jums iespējams nāks labāks risinājums. Vērtīgi, ļoti vērtīgi. Anna, paldies jums liels par to, ka jūs dalāties, palīdzat cilvēkiem. Mēs noteikti šajā video apakšā nopostēsim daudz informācijas par to, kur Anna var atrast, kur viņa var palīdzēt, kur viņa var tiešām daudz, cik ir tiešām tagad šī intervija man arī pašai ļoti deva saprast, ka jā, Anna tiešām ir tas cilvēks, pie kurā var griezties, un jūs laikam arī sapratat, kurās situācijas. Tā kā paldies jums liels, Anna. Turpiniet to, ko jūs darat. Tas ir ļoti vērtīgs cilvēcei, un es zinu, ka jūs daudz cilvēkiem esat palīdzējusi. Ļoti vērtīgi tie cilvēki ir tiešām izauguši. Es pati redzu, es esmu pats tas cilvēks, un jā, paldies jums. Jā, paldies par to, ka es varēju parunāties, es ceru, kādam tas tiešām arī līdzēs. Noteikti. Kādreiz, jā. Kādreiz tas sarunas, ziniet, varbūt tas punkts. Paldies.